Es pastāstīšu vairāk tuvākajās 10-15 minūtēs par projekta gaitu kopumā, jo Agnese jau iezīmēja to gaitu, bet es gribētu ar jums parunāt, jums pastāstīt vairāk par tiem soļiem, kurus tad mēs spērsim un kādos posmos tad mēs to darīsim. Pirmais projekta posms ir kultūras norišu izvērtēšana un atlase, un tas jau ir sācies. Šī gada sākumā mēs izveidojām ļoti jaudīgu izglītības un kultūras profesionāļu darba grupu, kas pašlaik jau iepazīstas ar programmā Latvijas skolas Soma iekļautajām kultūras norisēm un izvēlas projektam atbilstošākās profesionālās mākslas un kultūras norises. Svarīgi piebilst, ka eksperti izpēta un atlasa jau esošās programmā iekļautās kultūras norises. Šim projektam mēs jaunas neradīsim. Darba grupa ar katalogu iepazīstas gan individuāli, gan kopīgās diskusijās. Eksperti vērtē, vai norises rosina domāt un uzdot jautājumus, jo, kā jau Aija teica, kultūra ir tā, kas pamana sabiedrībā notiekošo, gan pozitīvo, gan negatīvo. Un tad mēs ceram, ka pateicoties ekspertu darbam, norises ar tieši lielāko potenciālu veicināt pilsonisko līdzdalību, tad arī izmantosim projektā. Un fokus līdz ar to ir no vērotāja uz dalībnieku. Un tad arī mēs, tā teikt, ar lielām cerībām uz šo grupu gribam ielikt tādu ļoti vērtīgu satura pamatu šajā projektā. Un jāsaka tā, darba grupas darbs ir liels un atbildīgs, bet eksperti ar to tiek brīnišķīgi galā. Nākamais posms ir izglītojošie pasākumi. Kā jau Agnese minēja, projekta lielākā mērķa grupa ir skolēni, bet programmas Latvijas skolas Soma pieredze rāda, ka ļoti svarīgi ir skolotāji. Viņi savieno kultūras norisi ar skolēna pieredzi, un tāpēc arī šajā projektā pedagogi ir centrālais atslēgas cilvēks. Un, lai stiprinātu skolotāju prasmes un zināšanas, projektā notiks dažādi izglītojošie pasākumi. Bet jāsaka gan, ka tie nebūs atsevišķi un noslēgti, bet gan savstarpēji saistīti, un tos mēs organizēsim un īstenosim labi pārbaudītās un saprotamos formātos, lai tie būtu saistīti ar jūsu skolotāju, skolēnu, skolas kopienas ikdienu. Tas būs, kā jau Agnese teica, seminārs, vasaras skola un dažādi reģionālie pieredzes apmaiņas pasākumi. Pasākumos piedalīsies arī skolēni. Skolēni un skolotāji izglītojošajos pasākumos būs savstarpējs atbalsts un partneri, jo tieši kopīgs darbs ļaus tad arī saprast, kas praksē patiešām strādā, kas darbojas, bet kas vēl ir jāuzlabo un ko vēl var iemācīties. Šajā posmā būs svarīga partnerību veidošana. Katra dalības skola projekta vidusposmā piesaistīs vienu partnerskolu, un tad šis ļaus izmēģināt jau apgūtās metodes, plašāk salīdzināt pieredzi un pielāgot dažādas pieejas dažādām skolām. Paralēli izglītojošajiem pasākumiem notiks process, ko mēs projektā saucam diezgan sarežģīti, kultūras norišu izmantošanas aprobācija, bet tīri praktiski es pastāstīšu, ko tas nozīmē dažos soļos. Tātad katrā dalībskolā izveidos projekta skolas komandu, no skolēniem, skolotājiem, atbalsta personāla un administrācijas. Par komandu nedaudz vēlāk Agnese pastāstīs plašāk, bet tātad sākumā komanda runās ar skolas kopienu, lai noteiktu sev aktuālu problēmu jautājumu, kaut ko, kas nedarbojas pietiekami labi, kas trūkst vai ko vēl varētu ieviest. Un tad komanda izvēlēsies piemērotāko kultūras norisi no programmas piedāvājumu, ko tad eksperti būs atzinuši par tādu visatbilstošāko un vislielāko potenciālu veicināt līdzdalību. Un šajā norisē piedalīsies arī citi skolēni. Šeit izmantosim ierasto programmas Latvijas skolas Soma pieeju. Tātad sagatavošanās pirms norises, jēgpilna pieredze un arī darbs ar norisi pēc tam, respektīvi to ierosināto domāšanu. Taču mēs šajā projektā pieeju stiprināsim, lai tā palīdzētu skolēniem iedziļināties sev aktuālā jautājumā, pieņemt lēmumus un rīkoties, tādējādi kļūt pilsoniski līdzdalīgākiem. Aprobāciju uzraudzīs un dalībskolas atbalstīs konsultatīva ekspertu darba grupa no dažādām nozarēm, tostarp kultūras un izglītības un sabiedrisko organizāciju loka. Grupa jau ir izveidota un mūsu projekta komandu ir atbalstījusi un atbalsta projekta tātad šajā aprobācijas sagatavošanas posmā.
Nākamais solis, posms būs par reālo rīcību kopienā. Projektā darbs ar kultūras norisēm neapstāsies skolā. Skolēni kopā ar skolas komandu domās, kā no kultūras norises ierosinātās domāšanas, tad pāriet uz manis jau minēto reālo rīcību, konkrēto aktivitāti. Skolas tiks aicinātas meklēt risinājumus un pieņemt lēmumus kopā ar vietējām organizācijām, kultūras profesionāļiem un citiem kopienas dalībniekiem. Un tādējādi iegūtā pieredze tad pārtaps reālā rīcībā un reālās pārmaiņās. Aktivitātes varēs notikt gan skolā uz vietas, gan ārpus tās. Un svarīgi, lai aktivitātēs iesaistās plašāks skolēnu loks, lai tad stiprinās saikni ar ikdienu. Rezultātā skolēni gūs praktisku pieredzi, un skola kopumā varēs spēcināt sevi kā aktīvu, patiešām rīcīgi spējīgu kopienas dalībnieku. Ar nākamo posmu jau pakāpeniski pietuvojamies mūsu iecerētajiem projekta rezultātiem, tā kā gan aprobācijā, gan izglītojošajos pasākumos, gan kopienu aktivitātēs kopīgi mācīsimies un darīsim, tad kaut kā šīs zināšanas ir jāuzkrāj. Un tāpēc arī visa projekta laikā mēs uzkrāsim pieredzi, jūsu atziņas un to apkoposim. Apkoposim piemērus, skolēnu un pedagogu secinājumus un atgriezenisko saiti par izmantotajām metodēm un pieejām. Uzklausīsim arī projektā iesaistīto sabiedrisko organizāciju un kultūras nozares profesionāļu viedokli, atziņas un secinājumus. Mērķis, apkopojot šo pieredzi, ir ne tikai to tātad salikt kopā un izvērtēt, bet jau projekta gaitā saprast, kas darbojas vienos apstākļos, bet kas varbūt citā situācijā ir jāuzlabo vai jādara citādāk. Un ko gribu īpaši izcelt? Dalības skolas ar mūsu atbalstu dalīsies pieredzē arī ar citām skolām savā pašvaldībā. Tātad manis jau minētajām partnerskolām. Un tad mūsu lielā cerība ir, ka pateicoties šim savstarpējās pieredzes apmaiņas procesam, kurā mēs projekta komanda būsim arī jums klāt kā atbalsts, skolas kļūs par ilgtermiņa resursu arī pēc projekta noslēguma. Un tad, lai kopīgi uzkrāto pieredzi padarītu plašāk pieejamu, projekta noslēgumā izstrādāsim metodiskos materiālus. Tie būs balstīti uz projektā iegūtajām atziņām un secinājumiem, tātad par to, ko es iepriekš runāju, un pedagogiem materiāli palīdzēs izmantot kultūras norises skolēnu pilsoniskās līdzdalības veicināšanai, savukārt kultūras profesionāļiem saprast kultūras un pilsoniskās līdzdalības mījiedarbības specifiku darbā ar bērnu un jauniešu auditorijām. Materiāli tiks veidots kā atbalsts un iedvesma, nevis kā konkrēts receptes. Tie palīdzēs strādāt savā tempā, savā situācijā un konkrētajiem apstākļiem, vienlaikus rēķinoties ar reālo situāciju, kas pastāv, kad satiekas kultūra un izglītība. Un noslēgumā par pieredzes izplatīšanu. Projekta plānošanā ņēmām vērā gan visas Latvijas situāciju un kontekstu, gan arī starptautisko pieredzi, pateicoties programmas Latvijas skolas Soma atzinībai, un tāpēc arī rezultātus gribam stāstīt plašāk. Ar pieredzi dalīsimies, kā jau Agnes teica, ne tikai kopienu un pašvaldību līmenī, bet arī nacionālā mērogā. Projekta noslēgumā organizēsim nacionālo konferenci, kurā tad arī stāstīsim par projekta secinājumiem, atziņām un iegūtajiem rezultātiem. Savukārt vidusposmā organizēsim starptautisku konferenci, kur runāsim gan par tajā brīdī jau projektā izdarīto un jau uzzināto, gan arī par kultūras pieejamību bērniem un jauniešiem plašāk. Tai skaitā izceļot programmu Latvijas skolas Soma kā īpašu resursu Latvijai, bet arī labu piemēru Eiropai.